pēc tam jau šīs finanses un visi izdevumi pēc tam jau pieauga. Bet tas bērndārs ir pārvērties ne par tādu nacionālu psihopātiju, jo visi zina, ka bērndārzu trūkst. Bērndārzu nav, un tas bija pirmais, ko zina pat cilvēks, kuram vēl nemaz nav bērnu, ka, ja tev būs bērni, tā būs tas būs pilnīgs vakars. Tad, apmēram, ja tev ir vēl vecmāmiņa, tad steidzies, varbūt, ka viņa varēs attaisnot bišķiņu uz bērndārzu liktās cerības. Mēs, paldies Dievam, mēs kaut kā tā pieteicāmies uz vienu, un tur arī visu laiku stāvējām, un cerams, mēs tiksim, un viss būs labi. Bet man krustmeita, viņa pati dzīvo uz Jaunmārupas pusi, bet viņa dabūja dārziņu, ja nemaldos, pie Drēliņiem. Tā bija tā vieta, kur viņu uz sitienu varēja dabūt. Un tagad katru rītu viņas vīrs čiki, no Jaunmārupas ar Drēliņiem un čiki atpakaļ. Plānošanai nekad mūsu valstī tā īsti nav bijis laika. Kaut kas vienmēr ir svarīgāks. Ar vienu roku jāgāž valdība, bet ar otru jātur bikses, kuras irst pa visām vīlēm. Kā lai pagūst vēl kaut ko prognozēt vai plānot? Lūk piemērs. Latvijā ir 592 bērnu dārzi, un nevienam nav noslēpums, ka šodien ar to nepietiek. Tomēr situācija, kurā esam, ir likumsakarīga un ideāli atbilst absurda loģikai. 90. gados bērnu dārzi Latvijā tika masveidīgi likvidēti. Dzimstība bija zema, grupiņas netika noslogotas un pašvaldībām nebija līdzekļu pustukšu bērndārzu uzturēšanai. Taču ak vai, kas to būtu domājis, ka dzimstībai ir savi kritumi un tad atkal kāpumi. Drīz vien jaunie vecāki pašvaldības bērndārzas gāza riņķī. Uzņēmējdarbībā visu nosaka pieprasījums, taču izglītības nozarē acīm redzot viss ir mērāms izmisuma pakāpēs. Lai saņemtu apstiprinājumu neiedzīgajām rindām, devos uz vienu no vecākiem Rīgas bērndārziem, taču saņēmu citu atbildi nekā biju gaidījusi. Silas vecuma grupiņas nav daudz, bet līdz ko sāk atvērt šīs 3-gadīgo vecuma grupiņas, tad principā šī rinda pazūd un paliek neliela. Viņa nav tik liela, kā viņa rādās šajos skaitļos. Tā kā es domāju, ka īstenībā tā ažiotāža par rindām nemaz nav tik liela, kā viņa tiek, publiski publicēti, ja? Jo tā ir rinda, kas ir, manā iestādē 280, bet reāli viņi jau ir vēl 5, 6, 7 vietās pieteikušies. Un ja to neatļautu vai kaut kā ierobežot pieteikšanos iespēju kaut kādās 2, 3 tikai, tad viņi būtu reālāki. Arī mazuļu vecāki atzīst, ka nereti jūtas vainīgi par rindu veidošanu, taču alternatīva ir pārāk ekstravaganta vidusmēra ģimenei. Vidēji 250 latu mēnesī kādā privātā dārziņā vai arī auklītes pakalpojumi. Šā brīža finansiālajos apstākļos pat salīdzinoši mazā maksa par pašvaldības bērnu dārzu daudziem vecākiem rada nopietnas bažas. Ja jau reiz pieminu vispārējo taupības režīmu, izrādās tas var ietekmēt bērnu dārzu attīstības plānus vairāk kā domāts. Eiropas Savienība piešķir finansējumu bērnu dārzu celtniecībai, renovācijai vai rekonstrukcijai. Šīs aktivitātes apsaimniekotājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir apstiprinājusi jau 27 pašvaldību projektus, kas dos iespēju uzbūvēt jaunus bērnu dārzus un 37 uzlabot apstākļus. Vai laikā, kad pašvaldībām ir samazināts finansējums, tās joprojām atļausies jau apstiprināto projektu īstenošanu, šis jautājums pagaidām ir neatbildēts. Tāpat man nebija skaidrs, kurš aizpildīs vakantās pedagogu vietas, jo pieticīgā atalgojuma dēļ līdz šim bērndārzos audzinātāju ir trūcis. Rīgas 215. bērndārza vadītāja Kleine arī šoreiz man sniedz atbildi, kuru nebija gaidījusi. Ja pirms 3-4 gadiem bija tā, kad vadītāji priecājās, ka bija skolotāji, kur vienkārši ir. Viņi strādā, viņi ir ar bērniem, 2 skolotājas uz vienu grupu, tad tagad jau mēs strādājam pie tā, lai mums ir labas skolotājas, un tādas mums ir. Var jau būt, ka atbildīgajām amatpersonām darbs ugunsgrēku dzēšanas režīmā šķiet aizraujošs laika kavēklis. Taču iedzīvotāja labad varbūt ir liederīgāk iemācīties ugunsdrošības noteikumus un liesmu izplatību nemaz nepieļaut. Nē, mums ir jātur muguru taisni, smaida uz lūpām, viss ir ļoti jauki, un jo bērni nedrīkst ne dzirdēt, ne zināt, principā jau tagad viņi par daudz. Jau mūzikas nodarbībā skolotājai saka, tāda dziesma ir par to brālīti pirks vai māsiņu pirks, nepirks, kas naudiņas nesot. Un viņi saka, jā, tagad ir krīze. Šīs pašas grupas bērnes klausos no kabineta saka, tagad ir krīze. Lācītis no gultiņā, guļ un ocis blisina.
Valsts ir izdomājusi tagad tos, cik 27 vai cik, projekts, kas, starp citu, smieklīgi, 27 jaunu bērndārzu vai veco bērndārzu rekonstrukciju, diezgan daudz, tur miljoni tiks guldīti. Laba ziņa, vai ne, visā visumā. Bet pat tā spēja atrisināt, izrādās tikai 8% no vajadzībām. Un tad, bet paklau, bet tagad otra puse, un es par to domāju. Mēs tagad guldam naudu, tu saki, vajag tur pārdomāti, vajag uz priekšu plānot un ko. Bet, zinu, uz priekšu plānojot, mēs zinām arī, ka tik ne tas pats tavs sarunbiedrs Zvidriņš teica, ka 2050. gadā šeit, Dzintarjūras krastā, dzīvos 1,5 miljonus. Tagad ir 2,3 miljoni. Oficiāli, labi, daži ir īrijā. Ideja tāda, ka māju, vai tas ir bērndārs par Eiropas naudu, vai es nezinu, mūsu privātu māju, mēs taču būvējam uz 100 gadiem, 200. Halo, paņem vienu jau esošu māju, noīrēja, pārtais par bērndārzu, jo tev viņi vajadzēs varbūt tikai 20 gadus. Būsim reāli. Tomēr esmu par to, lai mēs varam dabūt naudu, lai mēs to izmantojam, lai būtu, kur Aināra nākamajam bērnam iet bērndārzā un maniem bērniem. Būs. Labie, modernie bērni. Viss būs. Galvenais, domājam, pozitīvi.